Prieks šodien redzēt, ka varam pasniegt jums šo balvu un par kategoriju medikamenti un aptiekas produktiem. Kāda bija jūsu panākuma atslēga, lai dabūtu šo balvu jau faktiski 4. gadu? Lielas paldies jums par šo balvojumu, mēs to ļoti novērtējam. Paldies, ka jūs rīkojat šādu pētījumu. Man šķiet, ka tā mūsu apņēmība, centieni klientiem nodrošināt labāko servisu, to labāko iepirkšanās pieredzi ir tas atslēgas vārds vai tas paņēmiens, kā mēs iekarojam tās klientu sirdis. Un par to es gribētu teikt lielu paldies mūsu klientiem, ka viņi ir uzticējušies mums visu šo gadu garumā, jo mēs jau 11 gadus eksistējam un strādājam Latvijā. Un liels paldies mūsu sadarbības partneriem un darbiniekiem, kuri neatlaidīgi strādā pie tā, lai mēs būtu vadošā interneta aptieka Latvijā un būtu e-komercijas līderi. Tā, ka es domāju, ka tas darbs, ko mēs ieguldām, vainagojās ar panākumiem, ka tā pozitīvā domāšana un tās inovācijas, ko mēs ieviešam mājaslapā, ka klientiem ir ātri, ērti un bez maksas var saņemt uz mājām jau tajā pašā dienā savus pasūtījumus, ka tā ir tā panākuma atslēga ātrums, labas cenas, efektivitāte, kvalitāte. Kas varbūt ir tāds, kas 2023. gadā bija kāds spilgtākais notikums vai atgadījums? Man šķiet, ka mēs paši esam spilgtas personības. Mēs visu uztveram viegli, pozitīvi, ar pozitīvo domāšanu. Es domāju, ka 23. gads e-komercijā nevienam nebija viegls, un arī mēs to sajūtām, ka konkurence bija milzīga, bet tieši tā mūsu pozitīvā domāšana, ka viss būs labi, viss būs kārtībā, ejam uz priekšu uz nospraustajiem mērķiem, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi un ejam pareizajā virzienā, jo e-komercijā nevar katru dienu domāt, kā būs vai kā nebūs. Ir jādomā, kā labāk klientam, un tas viss noteikti plānotais izdosies. Vienkārši uz priekšu.